No 17. septembra līdz 5. oktobrim visās novada mācību iestādēs norisinās Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības rīkotā akcija Skolas diena, kuras mērķis ir veidot lielāku lēmēju varas un sabiedrības izpratni par pedagoga darba pienākumiem, rosināt kvalitatīvas diskusijas par pedagogu darba vides ietekmi uz izglītības kvalitāti un aicināt deputātus nepieļaut pedagogu darba vides pasliktināšanos. Ir svarīgi, lai šie cilvēki ir kompetenti, lai viņi ir zinoši, un tad, protams, arī tā sadarbība būs labāka gan skolai, gan deputātiem un arī pašvaldībai. Un es domāju, ka varbūt skolotāja darbs tiks labāk novērtēts, saprasts un ceru arī tālāk uz sadarbību. Zinaida Konošanoka ar skolu ir saistīta vistiešākajā veidā. Par latviešu valodas un literatūras skolotāju Dagdas vidusskolā viņa strādā jau daudzus gadus, tāpēc šoreiz kā pirmskolas izglītības iestāde Saulīte audzinātāju ēna, viņa spēja novērtēt lielo darbu, ko viņi ieguldījuši bērnu labā. Dagdas bērnu dārzs joprojām spējas saglabāt ļoti jaukas telpas ar visu to finansiālajiem līdzekļiem, cik nu viņu ir, bet telpas ir sakoptas, oriģinālas, katra grupiņa ir dažādāka. Pat tāds sīkumiņš kā aizkariņi nevienā kabinetā, nevienā telpā mēs neredzēsim vienādus. Redzams, ka ir ielikts ļoti, ļoti liels darbs, un par to ir jāsaka paldies bērnu dārza vadībai un visām audzinātājām. Juris Viļums, kurš akcijas ietvaros apmeklēja Andrupenes pamatskolu, uzsvēra mazo skolu lielo nozīmi pagastu attīstībā. Jautājums par skolu saglabāšanu un finansējuma piesaisti tām tiek skatīts arī Saeimā. Ja būs škola, būs arī ģimeniskais dzīvos, būs līdz ar to bērnu dārzs, būs arī citas lietas, kas kopā ar to saistās. Un tad, ja ir škola, tas ir vietējais izglītības un kultūras centrs, tā ka škola muzejam ir jāpalīdz. Ja nebūs školas, arī tādā Andrupenī, es domāju, ka būs cīši grūts noturēt it jebkaidu dzīvību un kurnvaru attīstību. Par skolotājas Ritas Vaišļas ēnu šajā gadā kļuva Pēteris Tukišs. Viņš pavadīdams vairākas stundas Dagdas vidusskolā uzsvēra lielās atšķirības starp viņa un mūsdienu paudzi. Es sāku pirmo klasīti pagājušā gadsimta, kā jūs teicāt, 59. gadā, un tad vairākas klasītes bijām kopā, un skolotājs mums bija tāds, tā kā dievs, mēs viņu uzskatījām ļoti zinošs, ļoti tāds, no kura ņemt, un mēs tādu mutas ieplētuši skatījāmies, ko viņš teiks un ko viņš mācīs. Tagad, protams, tā jaunā paudze, viņa ir daudz satraisītāka, viņa ir varbūt daudz jau tāda attīstītāka, un viņa tā izturas tā, daudz brīvāk. Skolotāju darba diena būtībā nebeidzas ne uz brīdi. Pagarinātās stundas, dažādi pulciņi un gatavošanās nākamajai dienai aizņem lielāko daļu no viņu brīvā laika. Matemātiku mācu no 5. līdz 9. klasē, un mana darba diena ir tāda, ka es tiešām 9. sākas mācību stundas, tad man ir parasti mācību stundas līdz 2:30 caurmērā. Un pēc tam, pēc mācību stundām vajag izlabot burtnīcas, vajag sagatavoties nākošajai stundai, tas ir 5 klases vismaz. Man pat nesanāk varbūt 8 stundas, bet jāstrādā vairāk. Lai to visu izdarītu, es varbūt to nedaru skolā, es ņemu burtnīcas laboju mājās un kaut kādas datoru arī mājās izmantoju. Varbūt reizēm no malas šķiet, ka skolotājs ienāk klasē, atver grāmatu un tā vienkārši novada stundu. Bet varbūt to mazliet gribētos salīdzināt, ka, piemēram, katru dienu, ja mēs gatavojam ēdienu, tā gatavošanai paiet ļoti ilgs laiks un ēšanas process ir pavisam minimāls, tieši tāpat arī skolā. Ja stunda ir 40 minūtes, tas nenozīmē, ka skolotājs 10 minūtes kādas gatavojas. Viņš gatavojas ilgāk. Viss vakars pie grāmatām, pie datora, pie papīriem. Tā arī paiet. Un bieži mācību diena sākas 8:15 un beidzas 11. vakarā. Sabiedrība bieži par zemu novērtē pedagogu darbu. Pamati, ko skolotāji ieliek skolēnu pasaules redzējumā un zināšanu bāzē,
nākamajos gados lielā mērā ietekmē viņu attīstību un turpmāko personības izaugsmi. Cik iespēju robežās varam, tik atbalstam un palīdzam, bet to vajadzētu risināt daudz augstākā līmenī, teiksim, varbūt izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā būtu jādara, jo tas tiešām darbu to nevar izmērīt, tas ir neredzams darbs, bet viņi tiešām dara ļoti vajadzīgu darbu, un tas, kas ir ielikts no mazotnes, un visā tālumā, sabiedrība būs tikai ieguvēja, kas, teiksim, iznāks pēc mācību iestādes. Lai attīstītu Latgales reģionu sasniedzamību un sociālo-ekonomisko attīstību, nepieciešams adaptēties mūsdienu dzīves ritmam un veidot jaunus tranzīta ceļus, uzlabojot ekonomisko situāciju visā Latgalē. Mēs dzīvojam globalizācijas laikmetā, kad zūd tās jau agrāk pierastās vērtības, pamatvērtības, kā cilvēkam darba vieta bija blakus jābūt mājā, iespējami tū savas zemes gabals apkārt māja, un mēs esam saimnieki šajā teritorijā. Tagad pasaulē ir ar 21. gadsimta piedāvājumu, kad cilvēks darba vietu var meklēt tevi vai visā Eiropas Savienībā. Robežas ir brīvas, mēs varam pārvietoties, un katram ir iespēja izvēlēties vietu, kur viņš var pēc savām iespējām un iecerējām iespējām vairāk nopelnīt naudu un tādā veidā apmierināt savas pamatvajadzības. 18. septembrī tika sasaukta Dagdas novada domes ārkārtas sēde, kurā deputāti atbalstīja ieceri iesaistīties Daugavpils lidostas attīstības projektā, veidojot to par starptautisku reģionālu lidostu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija solījusi finansiālu atbalstu vairāku miljonu latu apmērā, ja Latgales pašvaldības izrādīs iniciatīvu iesaistoties projektā. Pieņēma lēmumu, ka mēs būsim akcionāri Daugavpils lidostā ar 1% akciju, kas kopsumā sastādīs 5810 latu. Un tās ir 9592 kapitāla daļas, tad 1%. Summa nav pārāk liela, bet tas apliecina to, ka mēs esam solidāri Latgalē un Latgales labā, kopā ar visām pārējām nodu pašvaldībām gribam redzēt, ka mūsu reģions attīstās un ka Daugavpilī ir lidosta. Dagdas novada domes priekšsēdētājs norāda arī uz mūsu novada turisma sfēras attīstību perspektīvā, jo Latvijā pretēji daudzām iecienītām turisma valstīm nav apstākļu, kas radītu apgrūtinājumus vai draudus veselībai, kā piemēram dabas katastrofas vai nemieri. Iestājoties rudenim, Dagdas vidusskolas skolēni kopā ar saviem skolotājiem izlēma skolas priekšā esošo nokalnu padarīt krāsaināku, izveidojot saudabīgas pogas no ziediem un citām rudens veltēm. Šāds pasākums mums ir pirmo reizi, bet es uzskatu, ka tas ir ļoti, ļoti jauks un brīnišķīgs. Tāds rudenim veltīts pasākums, ļoti krāšņs. Katrai klasē bija jāizveido sava poga. Cik es redzu šodien, tad mums visiem ir izveidojusies apaļa poga, bet mēs zinām, ka pogas var dažādu formu būt. Bet tai pašā laikā šīs pogas visas ir ļoti krāšņas, ļoti daudz krāsainas, kas it kā ir veltījums rudenim skaistajam. Pasākumā piedalījās 5. līdz 8. klašu skolēni. Pogas katra klase izveidoja individuāli, un katra sanāca savādāka. Jaunieši kā materiālu izmantoja visu, ko bija atnesuši no mājām. Lieti noderēja pat gardie rudens āboli. Kopumā dienas gaitā tika izveidotas 8 ziedu pogas. Pogu mēs veidojām no ziediem. Tas ir kā veltījums rudenim. Šo pogu mums ieteica veidot skolotāja. Kā pašai vispār patika? Jā, interesanti bija veidot. Pastāsti to arī, kā tev patika un kā palīdzēja pogas veidošanā? Man patika veidot pogu ar dažādām krāsām, dažādiem ziediem. Visas pogas sanāca ļoti skaistas. Visiem ir krāšņas un krāsainas. Lielā rosība nerima ne mirkli, un klases ar uzdoto uzdevumu ātri tika galā un devās tālāk skolas gaitās. Atliek vien cerēt, ka jauniešu darbu neizbojās sliktie laika apstākļi vai citi skolēni, un ziedu pogas priecēs visus, kuri dodas garām Dagdas vidusskolai.
19. septembrī Dagdas novada Tautas namā norisinājās dzejas pēcpusdiena no dzejas avota Smeļot, kurā piedalījās arī liels skaits Dagdas vidusskolas skolēnu. Klātesošos ar savu veikumu iepazīstināja 3 pašmāju dzejnieki. Viens nav dzejnieks, tāpat kā viens nav karotājs. Tāpēc šodien mūsu pasākumā piedalīsies 3 mūsu Dagdas novada novadnieki. Tie ir Jānis Rapša, Jānis Baltjancis un Magdalēna Vjatara. Viņi ir ne tikai mūsu novadnieki, bet arī tādi mīļi, patīkami, jauki cilvēki, kurus vienmēr ir interesanti klausīties un laiks paiet nemanot. To jūs arī cerams šodien redzēsiet pasākumā. Jānis Rapša no Zemgales braucis speciāli uz dzejas pēcpusdienu un bija ļoti priecīgs par iespēju atkal atgriezties dzimtajā pusē. Liktenis viņu aizvedis vairāk kā 300 km prom no tēva mājām, un tagad dzejnieks šeit viesojas vien uz lielām jubilejām un kapu svētkiem. Man te ir dzimtā puse, esmu Dagdas pagastā dzimis, un Zemgalē es tikai iekārtojos pagaidām, lai būtu tuvāka braukāšana augstskolā uz sesijām. Un domāju, tā kā es beigšu augstskolu, tad atbraukšu dzīvot Latgalē savā dzimtajā pusē. Bet biju netīšām iesakņojies tā, ka saknes nevarēja izraut. Dzeja ir ļoti dažāda, un katram dzejniekam ir savs iemīļotais rakstīšanas veids un pat valoda. Neskatoties uz to, dzeja ir tas, kas šos talantīgos cilvēkus vieno, neatkarīgi no izvēlētā lirikas paveida. Jau kopš Raiņa 100-gades visā valstī tiek rīkotas dzejas dienas, un tās ir saistījušās ar īpašu pacelātību gan senāk, gan arī šodien. Un ne tikai Latvijas viesiem, bet arī pašiem klausītājiem un arī tiem, kuri piedalās pasākumos, viņiem tas ir īpašs gods. Un dzejas dienas ir tādas, viņām piemīt tāds maģisks spēks, kas visus vieno. Un vēl arī šī gada dzejas dienu moto ir dzeja vieno. Es rakstu 2 valodās dzeju. Es ļoti labi pārvaldu krievu valodu. Ziniet, citreiz man jauniešu žēl, kas nezin valodas. Man liekas, ka tā ir liela bagātība, jo es savu dzejoli uzrakstu latviski, jo domāju un rakstu latviski, bet pēc tam pārtulkoju krieviski. Dzejas rakstīšana nav triviāls uzdevums. Radošie novadnieki atzīst, ka ir gadījies rakstīt dzeju pēc draugu vai rādu lūguma, taču bez iedvesmas un citu apstākļu sakritības tas ir gandrīz neiespējams uzdevums. Iedvesmojot teikt, viņa rodās pēkšņi kaut kā. Es pat nekad nevaru paredzēt, kad būs iedvesma un kāds būs temats tai dzejai. Citreiz pat dārzā stāvot, man rodās iedvesma, paša dzējoļi nāk, jo viņi kaut kur galvā ir salikušies, tad skrienu mājās un steidzīgi rakstu to domu. Tematika man visāda ir, gan par dzīvi, gan par dabu, gan par cilvēku attiecībām, par visu ko. Mani mūza apciemo kādreiz, jā. Bet speciāli es nekad nerakstu, pat ja kāds palūdz, tad es nevaru uzrakstīt. Gadās mēnesi, 2 klusēju, un tad vienā dienā 5 dzejoļi top. Citreiz nakts vidū pamostos, un kaut kas galvā ir, un tad arī top dzejolis. Nē, speciāli nevaru apsēsties un rakstīt, tad tur nekas nesanāk. Nav nekāds noslēpums, ka mūsdienās jaunieši arvien mazāk lasa daļliteratūru un daudz labprātīgāk nepieciešamo informāciju meklē nevis bibliotēkās, bet gan internetā. Protams, tas ir tehnoloģiskās revolūcijas neatgriezenisks rezultāts, tomēr dzejnieki norāda, grāmata ir vērtība, kura tuvākajā laikā nezudīs. Ir droši vien, jā, jaunieši, kurus interesē, kuri raksta. Es pats pazīstu dažus jaunus, kas raksta, un varbūt citā stilā. Es rakstu vecmodīgi, jaunā paudze savādāk raksta, bet tomēr ir laikam nekad internets neizspiedīs drukāto vārdu. Jaunatne tagad ļoti pieradusi, man arī ir apkārt jaunieši, un viņi ļoti pie tās virtuālās pasaules pieraduši. Viņi meklēs to dzeju, tās grāmatas, viņi tur vairāk meklēs. To pašu grāmatu, kaut gan grāmatā arī. Grāmata ir vērtība. Internetā var kaut kas pazust, bet grāmatā tas paliek. Es sēžu pie loga un vēroju dabu. Krīt lapas no kokiem, tās drēgnumu jūt. Ir nolauzis vējš kādu laternas stabu. Un mazumiņš gaismas ar to, protams, zūd. Bet gaismu, kas sirdīs,
To nesalauzt vējiem, pat vētras, kas plosās, lai nenodzēš to. Es saredzu tāles, kur gala nav ceļiem, pa kuriem iet ļaužu tūkstoši, jo pie loga es sēžu un vēroju dabu.